Renault Masteris 2022. Gads kārtējā mašina. Vakar vienā tāda pati bija. Un šodien problēmas ar AdBlue sistēmu. Deg iekšā atslēdzinē, AdBlue iedegas kilometrāžas iedegas un mašina noslēps burtiski pēc 1000 km šitai mašinai. Ko mēs izdarījām? Nolasījām programmatūru, atprogrammējam tikai AdBlue, atstājam DPF un AGR darbojošies un rakstam šobrīd programmatūru atpakaļ ar atslēgtu AdBlue sistēmu. Tā kā viņām atvienosies arī daži sensori un vairs neieteikmēs mašinas nepalaišanas. Vienmēr varēs iedarbināt un neapstāsies. Tā kā redzat, tas ir jaunākais modelis, SIT 321 vadības bloks ar jaunu motoru. Un ļoti bieži jau klients iepriekš mainīja dažus sensorus un man piezvanīja, saka, ne, viss, stop, vairs nevaru. Viņi sensori dārgi maksā, pastāvīgi mainīt, pastāvīgi brūk nost, kodējam nost un braucam. Tā kā tā, ja ir problēmas ar ekoloģiju, varat pieteikties pie mums, pārbaudīsim jaudu, sačuposim, saregulēsim, būs viss kārtībā.